Labrīt! Ar ko mums parasti asociējas mežs? Protams, ar svaigu gaisu, ogām un sēnēm, kuras šogad padevušās varan lielas, netārpainas un daudz. Bet ko mēs zinām par Latvijas meža meliorāciju un aktuālajiem jautājumiem, kas skar mūs visus? Kur atrast balansu? Mežu nosusināt vai atstāt mitru? Kurā vietā mežā vislabāk padosies lielogu dzērveņu audzēšana un kur mīt medņi? Dzirdot runājumu par skaistu mežu, uzreiz iedomājamies sēņošanu, ogošanu, varbūt atpūtu mežā, putnu dziesmas. Ja esam zemes īpašnieki, domājam par to, cik ilgā laikā izaugs koki un cik veseli tie būs. Varbūt noderēs baļķiem, bet varbūt tikai malkai. Taču reti aizdomājamies, ka šie visi labumi atrodam tikai gudri apsaimniekotā mežā. Un pie šīs gudrības pieder arī meliorācija. Atbilstoši mitrumu saglabāšana augsnē, izkopjot meliorācijas grāvjus un ne tikai. Attieksme pret meliorāciju bijusi dažāda. Meliorācija pēdējā laikā tiešām bija, var teikt, dažus gadus atpakaļ pilnībā bija gandrīz aizmirsuši. Jā, tikai cietēji, protams, bija lauksaimnieki un meža saimnieki, bet izdevās tiešām šo jautājumu pavērst daudz plašākā jomā. Un sāka saprast visi, gan valdībā, gan arī protams, pats par sevi zemkopības ministrijā, saprast to, ka meliorācija tā, kas ir izdarīta, vismaz tā obligāti jāsaglabā, jo tas ir milzīgi ieguldījumi, tie ir miljardi ieguldīti šai sistēmai. Un, ja viņi aizlaiž postā, tas nozīmē, mēs pazaudējam arī milzīgas ražas. Ražas ne tikai lauksaimniecība, bet ražas arī mežā. Esam panākuši arī finansējumu gan Eiropas Savienības, tas ir iepriekšējā periodā, tas līdz 14. gadam, arī būs finansējums 14. 20. gadā. Meža infrastruktūras projektētājs Gunārs Klapars grāmatā Meža meliorācija Latvijā slapju mežu salīdzina ar slimu cilvēku, kur izkopti meliorācijas grāvji ir identiski tīriem asinsvadiem. Tātad grāvju aizaugšana būtu līdzīga trombiem meliorācijas sistēmās. Ja kādam īpašniekam kā trombs rodās, tad viņa sistēma nestrādā. Bet ja mums rodās trombs, tas nozīmē tā kā kaut vai piemērs tāds, kad bebri uztais dambi, un līdz ar to tālāk augšžalā sistēma nestrādā, un tā ir problēma. Bet tas mums jādara, redz, mums tajā jākopja ir pirmkārt tā kopšanas darbi, kas mums jāveic, tas ir no valsts budžeta, bet pats būtiskākais, kad 30 gadi nekas nav darīts, ir jāveic arī renovācija, rekonstrukcija. Jo daba pat tiem 30 gadiem ir daudz ko izdarījis par sliktu, protams, priekš sistēmu, meliorācijas sistēmā. Situācija tāda, ka mēs tikai atbildam pa valsts daļu, jā? Bet īpašnieks jau katrs pats par sevi ir īpašnieks. Jā. Viens ir tas, kas ir īpašos par savu meliorācijas sistēmu, ir lielākā problēma faktiski koplietošanas sistēmām, kur ir viens novadgrāvis liels, un tur ir vairāki īpašnieki. Un tā ir tā diezgan liela kompleksa situācija, kas līdz šim parādījusies ir, bet arī šajā 14. 20. gada finansējumā ir paredzēts atsevišķs finansējums, kur var renovēt, rekonstruēt koplietošanas sistēmas un arī viena īpašnieka sistēmas. Tā kā arī pašvaldības var iesaistīties. Lai dalītos pieredzē, kā mūsdienīgām metodēm uzlabot meliorācijas darbus, katru gadu notiek starptautiskās konferences. Šogad 21. augustā Jaunmoku pils kompleksā meliorācijas speciālisti satikās ar vides aizsardzības darbiniekiem un arī ar zinātniekiem, jo temats ir meža meliorācija, vides aizsardzība un turpmākie plāni līdz 2020. gadam. Šodien tad ir konference, kas faktiski mums notiek, tā sākotnēji bija tikai Baltijas valstu līmenī, jā, tas ir Igaunija, Latvija, Lietuva, bet ar gadiem ir paplašinājies un piedalās Somi, piedalās arī pagājušā gadā piedalījušies Dāņi. Un Krievi arī piedalījās, šogad, diemžēl, neatbrauc, un Baltkrievija, jā. Pats būtiskākais jau ir tas, ka lielākā pieredze rodās tas, ka kā
pieejas, kāda sistēma, kādā veidā apsaimniekošana notiek. Nu, un, protams, modernākās, jaunākās tehnoloģijas, kas tiek pielietotas. Tās arī attīstās, un, protams, tagad arī tendence iet vairāk uz to, sevišķi jau Igauni sākuši pie tā strādāt, un arī mēs par to domājam, arī Lietuvā, kādā veidā šo te meliorācijas sistēmu sasaistot arī ar vides problēmām, ar vides situācijas uzlabošanu. Var jau, protams, viennozīmīgi ļoti vienkāršotā veidā uztaisīt vienu grāvi, bet var arī to grāvi veidot tādā veidā, kad ar kaut kādiem nostādījumiem tā tālāk, lai mazāk no lauksaimniecības zemēm nonākošie fosfāti un pārējās, teiksim, vielas, lai viņas neiziet tālāk uz upēm un jūru. Kāda šodien ir sabiedrības izpratne par meliorāciju un vides aizsardzību? Tā izpratne nav viennozīmīga, jo tie cilvēki, kas interesējās aktīvāk par vides un dabas aizsardzības jautājumiem un nevalstiskās organizācijas, arī tas, ko mēs bieži dzirdam no viņiem, ir tas viedoklis, ka ir ļoti, ļoti piesardzīgiem jābūt. Tātad nav vairs tas uzrāviens, kas bija 60. 70. gados pagājušā gadsimtā, kad masveidā tika meliorētas gan lauksaimniecības zemes, gan meža zemes. Tagad tā izpratne par to, ka meliorācija faktiski var nodarīt arī diezgan būtisku kaitējumu dabai, mežiem, augsnēm, bioloģiskai daudzveidībai ir palielinājusies. Tādēļ jebkuras darbības, kas tiek plānotas, tātad šo meliorācijas sistēmu atjaunošana, ūdens noteku taisnošana, tiek skatīta ļoti, ļoti skrupulozi un diezgan piesardzīgi. Un arī mums vides organizācijas vēršās pie mums un norāda uz to, ka varētu būt riski tam, ko plāno Zemkopības ministrija reizēm. Tāpat laikā ir jāatzīst, ka ir teritorijas, kur šī meliorācija tiešām ir nepieciešama. Mēs noteikti neesam pret meliorāciju, bet tas ir jāveic saprātīgi un šie vides aizsardzības apsvērumi un ietekmes dabu ir jāņem vērā. Un es ticu, ka mēs esam sasnieguši jau tādu izpratnes pakāpi, ka mēs spējam šīs intereses, tātad daba un lauksaimnieciskā un saimnieciskā darbība sabalansēt. Konferencē saklausījām arī, var teikt, izaicinājumus. Atkāpšanos no klasiskās meliorācijas, lai saglabātu retas dabas vērtības, vietām pielietot pat grāvju aizbēršanas metodes. Mēs to drīzāk pieskaitītu pie tā saucās zaļās infrastruktūras, tas, ko šobrīd arī Eiropas Savienībā. Šī ideja ir guvusi diezgan lielu popularitāti, tad izmantot šos dabiskos procesus, veidot dažādus arī gan dabiskos sūkļus un atjaunot šo lietu dabisko kārtību, lai sargātu dabu, teiksim, minimizēt šo iejaukšanos. Kā šos dabiskos sūkļus mežā izveidot par labu medņu riesta vietām, lai nodrošinātu medņu populācijas ilgtspējību? Par labu reto augu un dažādu citu reto putnu dzīves vietām, melnajam stārķim, dažādām ērgļu sugām. To konferencē stāstīja Latvijas valsts meža darbinieces, vides plānošanas daļas vadītāja Laila Šica un infrastruktūras kvalitātes speciāliste Līva Brūvere. Latvijas valsts mežos notiek arī aizsargājamo putnu un augu monitorings. Uzzinājām, kā tur tiek ierīkoti un rekonstruēti meža ceļi, renovētas drenāžas sistēmas, speciāli konstruēti tilti grāvju šķērsošanai. Un daudzvērtīgi konferencē ieguva arī zinātnieki. Visu valstu pārstāvji ļoti precīzi uzstādīja viens un tās pašas problēmas. Gan parādījās tās lietas, par kurām mēs iepriekš it kā neesam tā īpaši daudz runājuši, bet kas ir ļoti, ļoti būtiski. Eitrofikācija, barības vielas, bagātināšanās, aizaugšana, bebru problēma, kas ir visās valstīs. Un arī būtiski ir tas, ka Latvija, tāpat kā kaimiņu valstīs, nokrišņi ir vairāk nekā iztvaikošana notecis. Tas nozīmē, ka ūdens vienmēr mums būs vairāk. Tas, kas ir ūdenī, mums vienkārši kaut kādā veidā ir jāsadzīvo vai arī jācīnās. Gan lauksaimniecība, gan arī mežsaimnieciskajā darbībā pēc cirsmām šī zemsedze atsedzas un vienkārši gan augsnes daļiņas, gan barības vielas, kas tur viņas tā lēnām nonāk ūdeņos. Ja? Un līdz ar to arī ūdeņi bagātinās ar barības vielām ne tikai no lauksaimniecības zemēm, bet arī no meža zemēm.
Un šobrīd jau risinājumi arī tika aprādīti arī Latvijā. Paldies Dievam, ir tā, kas ir uztvēruši šīs te jaunās teiksim, parādības. Un arī bija ziņojumi par sedimentācijas dīķu izveidu un pirmajiem rezultātiem. Tā, kas, es domāju, tas arī ļoti apsveicam un ļoti cerīgi, ka Latvija neļaus mūsu upēm aizpildīties ar smilšu mannā putru, kas izlīdzina visas iedobītes, kas agrāk bija piemērotas dažādiem ūdens organismiem, ja, un arī zivīm kā slēptos. Sedimentācijas dīķi, ja, saprast, kas tas ir. Īsumā ir tā, ka pēc tirsmām upītēs nonāk smiltis, un tur, kur straumi samazinās, viņas vienkārši gravitācijas spēku ietekmē izgūsnēs, aizpilda visus iedobumus, visas smilšu, oļu akmeņu starptaupas, un pašlaik ir zināms, ka 15% šā te smilšu piejaukums ir letāls plašveidīgo nārstu vietām, vienkārši viņi nosmokt ikri. 20% ir 20–25% ir nāvējoši biezai perlamutrinei un upes perlinei, tā šīs te smilts ir neapzināts fenomens, kas ietekmē mūsu ūdens organismu dzīvi. Šeit arī ir ļoti savas nozares speciālists, kas kopā runājot jau izgaismojas tās problēmas, kas varbūt vienā otrā valstī vēl nav pilnībā apzināts. Vērts vēlreiz uzsvērt, kādas izmaiņas ir notikušas Latvijas meliorācijā. Varbūt kādreiz 70. un 80. gados tīri produktivitātes jautājums tika izvirzīts kā pirmais. Pašlaik pirmā plānā ir līdzsvaru jautājums. Produktivitātes jautājums vienalga paliek svarīgs. Visa infrastruktūras attīstība tāpat, meža uguns apsardzība, vispārējās lietas, viņi tāpat paliek ļoti svarīgi. Bet vienkārši pašlaik mēs to skatām vairāk jautājumu kopsaistībā. Ūdens netek pa īpašumu robežām, par zemes lietošanas veidu robežām, pa administratīvo teritoriju robežām, viņš tek pa reliefu, no augstākās vietas uz zemāko. Un līdz ar to arī visi šie aspekti kopā ir būtiski jāievērtē, jo ja varbūt kādreiz arī tā skaitā tas pats īpašumu jautājums, īpašumtiesību jautājums nebija varbūt tik būtisks šajā plānošanā, tagad viņš ir būtisks. Un līdz ar to pašlaik ir vajadzīgs vienkārši daudz vairāk cilvēkiem runāt savā starpā un saskaņot dažādos viedokļus un intereses. Tas ir tas, kas ir jauns. Tad kopā ar konferences dalībniekiem dodamies uz kādu izstrādātu kūdras purvu Tukuma pusē. Kūdras purvus bez meliorācijas nevar apgūt, jo apgūt kūdras purvus ir stipri sarežģīts process. Vispirms vispār purvi ir ļoti dzīvīga ekosistēma, un viņa melioratoriem tik vienkārši nepadodās. Ir jāieliek lielas pūles, lai vispār varētu uzsākt kūdras ražošanu. Bet tad, kad kūdras ražošana ir pabeigta, ir jādomā, ko tālāk darīt ar šām teritorijām. Un tie risinājumi ir vairāki. Tādēļ ir jāveic rekultivācijas darbi. Viens no risinājumiem ir apmežot. Cits risinājums ir ierīkot, kā šajā gadienā, dzērveņu audzēšanas plantāciju. Raža nav saimniekam? Raža, man liekas, ir mazliet jāpagaida, jo patreiz ir augusta beigas, bet šīs te ir kultivētās dzērvenes. Varbūt viņas ātrāk iedodākās, bet Latvijas apstākļos, cik es atceros, viņas ienākās septembra sākumā, septembra vidū. Bet ir to vērts tagad, ja? Nu jau vairs nav kur atkāpties. Ja tik tālu ir aiziets, tad ir jātīst tālāk. Jo kopējā platība jau ir 11 hektāri, un tas jau ir daudzums. Bet kur jūs noiet, uz kurien ir jums tagad? Mēs vietējā tirgojam, paši pārdodam patērētājiem, pārdodam pārstrādātājiem. Tā apmēram. Cik no 1 hektāra jūs iegūstat? Mums tās ražas nav fantastisks un teorētiski liels. Mēs nelietojam nekādus stimulātorus, paši priekš sevim vācām. Mums tā vidēji ir 6 tonnas no hektāra. Pilnīgi ekoloģiski. Pats ēd un citiem nav kauns piedāvāt. Uzņēmuma Kvadro ražotnē dienā vidēji tiek saražoti 15 līdz 20 tūkstoši aerosolu. Saražoto produkciju sortiments ir ļoti plašs. Tīrīšanas un kopšanas līdzekļi, gaisa atsvaidzinātāji, autoķīmija, apavu kopšanas līdzekļi, parfimērija un kosmētika, kā arī vēl daudzi citi, tai skaitā pretodu līdzekļi. Pagājušā gada nogalē tirgū tika palaisti
mūsu ražotie 4 eko tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļi. Jaunajā eko sērijā ietilps trauku mazgāšanas līdzeklis, veļas mazgāšanas līdzekļi baltai un krāsainai veļai un toaletes tīrīšanas līdzeklis. Šie produkti nesatur fosfātus, smaržvielas nesatur un arī krāsvielas nesatur. Tā kā šie produkti ir īpaši piemēroti alerģiskiem cilvēkiem, maziem bērniem, jaunām māmiņām un vispār cilvēkiem, kuri domā zaļi un dzīvo zaļi. Veselā miesā vesels gars. Kurš gan nezina šo teicienu? Un tieši par to būs arī mūsu nākamais sižets. Noskaidrosim, kādas iespējas piedāvā rehabilitācijai Līgatnes rehabilitācijas centrs. Šobrīd rehabilitācijas centrā Līgatne mums ir izremontēts viens stāvs par Eiropas līdzekļiem, un tur ir izveidotas speciālas istabiņas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Centrā pieejama rehabilitācija gan hronisku slimību gadījumā, gan arī rehabilitācija pēc akūtām slimībām, atvesļošanās periodā, piemēram, insulta pacientiem. Pēc insulta ļoti bieži ir valodas traucējumi, un jo ātrāk sāk strādāt logopēds, jo tie valodas traucējumi ātrāk izlabojās. Un valodas traucējumi ir ne tikai šļupstēšana, ka nevar skaidri izrunāt vārdus, bet pēc insulta ir arī, ka valoda pazūd pilnībā. Domas ir skaidras, bet pateikt vienkārši cilvēks nezina, kā to vārdiņu dabūt ārā. Un laicīgi sākot stimulēt, tie procesi atjaunojas daudz ātrāk. Tad mūsu centrā ir pieejamas dažas metodas, kas nav pieejamas citos ārstniecības centros. Tās ir krioterapija un nodarbības uz motomeda aparātu. Liec kāju iekšā. Šito sauc par aktīvu un pasīvu kustību trenažieri. Būtībā, ja vesels cilvēks var uzkāpt uz riteņa un pamīties un pastrādāt, tad jebkurš cilvēks, kuram ir kaut kāda kustība traucējumi, piemēram, viena roka vai kāja ir vispār nekustīga vai ļoti mazkustīga, tad viņu var pielikt uz šī aparāta, ko sauc par motomedu, un mēģināt izkustināt. Es tev palīdzēšu. Labi? Es ieslēgšu to mašīnu, un viņa sāks pati grozīt tavas kājas, bet tev šobrīd nekas nav jādara, lai viņa iesilda tavas kājas. Jūti, kā sāk kustēties kājas neatkarīgi no tevīm. Ja cilvēkam ir vienalga kādas izcelsmes kustību traucējumi, tad mašīna var ieslēgt pilnīgi pasīvā darbā, kad viņš neko nedara, bet viņam tiek izkustināts kājas, kas ļoti smuki ir līdzīgas jebkurai kustībai, ko aktīvs cilvēks var izdarīt. Krioterapija, jeb latviešu valodā augstuma terapija, ir ļoti efektīva pie dažādām saslimšanām. Šeit mēs varam sekot līdz temperatūrai. Tas efekts, ko mēs panākam termālo šoku ādā, samazinot asinsriti, un tad tieši pretēji asinsrite tiek pievadīta ar vien vairāk, un tādā veidā tiek samazinātas sāpes, tūska un muskuļu audu saspringums. Ir programma, valsts apmaksāta programma, kur ir rehabilitācija dienas stacionārā, kā arī atsevišķi ambulatoru pakalpojumu veidā. Mēs veicam arī sirds un asinsvadu funkcionālos izmeklējumus, elektrokardiogrāfiju un veloergometriju. Un tad mums ir arī diezgan daudz maksas programmas, kuras ir atsevišķi vai no ārstniecisko procedūru veidā, var saņemt, ierasties, un mēs varam sniegt šos pakalpojumus, vai arī ir tādas maksas programmas spā pakešu veidā. Izvērtējot klienta vēlmes un vajadzības, rehabilitācijas centrs Līgatne katru mēnesi piedāvā īpaši izstrādātas akciju programmas. Plašāka informācija centra mājaslapā. Darba nedēļa ir tikko sākusies, un šādus atpūtas mirkļus varam atļauties pavisam reti, taču varbūt ir vērts jau sākt domāt, kā relaksēsimies nedēļas nogalē, un varbūt jūsu galamērķis būs tieši Līgatnes rehabilitācijas centrs. Atā, tiekamies jau rīt!